Latvijas arheoklubs šobrīd atrodas 20. gadsimta sākumā izveidotā mazdārziņa teritorijā. Vecie augļu, koki un ogu krūmi ir mantojums no iepriekšējiem dārziem, bet jaunās demonstrācijas dobes ir veidotas tā, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar dažādām senākajām Latvijas teritorijā kultivēto augu sugām, kā arī retāk vai tikai periodiski izmantotiem savvaļas augiem, kur izmantojums ir bijis nozīmīgs gan uzturā, gan medicīnā, skaistumkopšanā, tekstilu apstrādē un citās nozarēs. No pirmajiem uzturā audzētajiem kultūra augiem dārzā mēs redzam pupas un zirņus, vēlāk arī lēcas. Savukārt no senajiem labības veidiem šogad dārza sējumos varam iepazīt un salīdzināt miežus, kviešus un auzas. Sēja sidra ir vissenākais eļļas augs Austrumu Eiropā un Vidus Eiropā. Tomēr vēlākā posmā eļļas ieguvēji biežāk tiek izmantotas linsēklas, kā šajā attēlā redzamās. No nozīmīgākajiem vēsturiskajiem krāsaugiem dārzā aug krāsu mēle un dažādi madaru ģints augi. Madaru sakņu krāsojums piešķir dažādus sarkanos toņus, savukārt krāsu mēle ir vienīgais Eiropā plaši izmantotais zilās krāsas avots līdz pat 17. gadsimta pirmajai pusei. Vērtākai uzglabāšanai, transportam un tirdzniecībai šī auga lapas tika samīcītas un saformētas dažādu izmēru bumbās un izžāvas. Šogad Latvijas arheokluba pasākumos apmeklētāji ir aicināti piedalīties dzīves krāsošanas procesā ar krāsu mēli, vienīgo un vispopulārāko indīgo krāsas avotu Eiropā līdz pat 16. gadsimta vidum. Būs iespēja izmēģināt un iepazīt visu procesu no lapu ievākšanas, to apstrādes veidiem līdz pat dzīves iemēšanai krāsu ūdenī. Izmēģināsim mūsu iepriekšējās sezonas krāsaugu ražu kopā.